Labdien jūs mājās! Gada ģimeniskākie svētki jau pavisam tuvu, gluži tāpat kā jaunā 2014. gada sagaidīšana. Tāpēc arī šoreiz stāstīsim, kā svētkus sagaidīt stilīgā un modernā izskatā. Kā modes aktualitāti esam izraudzījušies modernos zvēru rakstus, kas atrodam nevienā vien Valletas veikalā. Tīģeru un zebru raksti lieliski izskatās gan ikdienas, gan svētku tērpos, biksēs un zeķebiksēs, kleitās, topos un svārkos, šallēs, rokas sprādzēs un somās un pat briļļu ietveros. Sadaļās skaistuma noslēpumi demonstrēsim 3 dažādas noderīgas kosmētikas produktus, kas būs noderīgi gan sevis palutināšanai, gan kā dāvana saviem mīļajiem. Stila odziņa šoreiz melna žakete, kas var kalpot par pamatu dažādos apģērbu komplektos, bet šoreiz raidījumā parādīsim 4 atšķirīgus tēlus frizierei no Cēsiņa, Inetai, kurai ikdienā svarīgs ērts un komfortabls apģērbs, bet svētkos gan ir vēlme uzvilkt ko īpaši svinīgu. Ieraudzīt sevi atšķirīgā veidolā vienmēr ir bijis interesanti un aizraujoši, tāpēc mudinu arī tevi iekļaut esošajā gardrobē kādu no šobrīd aktuālajiem apģērbiem vai aksesuāriem ar zvēru rakstu apdruku. Varbūt tev iepatiksies kāda no mūsu piedāvātajām idejām, tāpēc skatāmies! Daba un gada laiki ietekmē modi. Un tā nu ir, ka vasarā mēs vairāk izvēlamies ziedus, baudām tos gan dabā, gan apģērbā, bet ziemā vairāk vēlamies kažokādas. Ja nu jums liekas, ka kažokādas piedod ķermenim apjomu vai citu estētisku apsvērumu dēļ nevēlaties kažokādas, tad laba alternatīva būtu apģērbi ar dzīvnieku motīviem, un tie pašlaik ir pašā modes virsotnē. Agrāk dūļu jakas bija lielas, masīvas, apjomīgas, bet mūsdienās tehnoloģijas tās ir radījušas plānas, vieglas, un neskatoties uz to, tās ir arī ļoti siltas. Piemēram, šī no veikala Lindex. Jaka ir sievišķīga, tā ir kā Chanel tipa piegrieznē, un to var labi kombinēt gan ar biksēm, gan ar svārkiem. Šodien es tikai varu apskaust mazās dāmiņas, kādi viņām tiek piedāvāti kažoki. Kad es biju maza, kažoki bija cieti, smagi, bet šobrīd tie ir mīksti, maigi, pūkaini. Un šādus leoparda kažociņus būtu labi kombinēt ar džinsām, un tie noteikti izskatīsies stilīgāk nekā sportiskas virsjakas. Aktuāli ir ne tikai leoparda raksti, bet arī tīģera. Lūk, vienkārša praktiskā trikotāža sadīta kleita. Tā var būt tiešām kā labs pamats gardrobei, kuru var kombinēt ar interesantiem aksesuāriem. Nu, ja gribam tādu dabisku iespaidu, tad varam pievienot dabiskos toņos šalli, bet ja gribam kaut ko atraktīvāku un dinamiskāku, tad var vilkt virsū arī ādas jaciņu. Ar leoparda rakstu sievietēm ir jābūt uzmanīgām, jo tas var darboties arī negatīvi. Ja sievietēm ir lielas krūtis, tad labāk izvēlēties izgriezumu, ne pārāk lielu. Ja būs dziļš dekoltē, tas kopā ar leoparda rakstu var izskatīties vulgāri un izaicinoši. Tāpatās arī ar mini svārkiem. Ja tie nobriedušām sievietēm ir ļoti īsi un vēl ar leoparda rakstu, tas tiešām būs vulgāri. Un šādi topi ļoti labi kombinējās ar pavisam modernām lietām, kā piemēram ar ādas biksēm. Un vēl papildus jūs varat izmantot aksesuārus no zelta un arī uzlikt kādu jostiņu. Drosmīgām sievietēm un skaistu kāju īpašniecēm tiek piedāvātas arī zeķubikses ar leoparda rakstu. Šīs zeķubikses nav tik izaicinošas, jo tās raksts ir uz gaiša fona. Un tās būtu labi kombinēt ar modernu apģērbu un stilīgiem apaviem, jo citādi tās neataisno sevi, un koptēlam jābūt patiešām modernām un aktuālam. Arī veikala Voir piedāvājumā ir kleitas ar zvēru apdruku, kā leoparda raksts un arī čūskādas raksts. Šīs kleitas ir ļoti sievišķīgas, tās piestāvēs sievietēm, kam ir izteiktas krūtis un gurni, uz kā labi izskatīsies šie drapējumi. Šī kleita vairāk tāda sportiska, to liecina ielaidumi uz rokām, melnie un priekšpusē. Kleitas es ieteiktu kombinēt ar tomēr neitrāliem toņiem, kā ar bēšīgu, melnu, pelēku, brūnu, jo
Kombinējot ar sarkanu, tas izskatīsies ļoti seksuāli, un nobriedušām sievietēm tomēr labāk, lai koptāls ir klasisks un elegants. Veikala Montona piedāvājumā ir arī bikses no stringas trikotāžas, kas atgādina legingsus, un jūs jau varat atļauties arī kombinēt leoparda rakstu visā augumā. Bet tad ir jābūt ļoti drosmīgai, jālieto moderni aksesuāri, varbūt brilles un arī somas, jostas kurpes. Patiešām šīm lietām jābūt ļoti stilīgām. Un varat arī atsevišķi, protams, kombinēt, vilkt ar melnu augšdaļā un arī ar ļoti spilgtām košām krāsām, ar zaļu, zilu un oranžu. Šādas bikses gribu ieteikt sievietēm, kurām vairāk dominē ķermeņa augšdaļa, tādējādi viņas var izcelt ķermeņa apakšdaļu. Bet kopumā leoparda raksts piestāv visām sievietēm. Tas vairāk ir personības jautājums, vai jūs gribat būt drosmīga un pamanāma. Šobrīd arī modernais dzīvnieku prints tiek piedāvāts vakartērpos un izejamos tērpos. Un šis te vakartērps sastāv no 2 daļām. Tas būtu topiņš un svārki. Es to ieteiktu sievietēm, kam ir skaisti veidotas rokas, kam ir slaids kakls, jo šī bante vizuāli saīsina kaklu. Mēs šo svētku tērpu varam papildināt vēl ar rotām. Labi piestāvēs, ja tās būs no zelta. Zelta kakla rotu vēl zem bantes varam atļauties, un arī zelta siksniņu. Arī turpmāk mēs šo tērpu varam izmantot, nesājot šīs lietas atsevišķi. Piemēram, topiņu vilkt ar melniem svārkiem vai svārkus ar zelta topiņu. Ja nejūtaties tik drosmīga, lai leoparda rakstu nesātu apģērbā, tad varbūt pamēģiniet pa priekšu apakšveļā. Veikalā Lauma ir jaunums un tiek piedāvāta veļa ar leopardu rakstiem 2 dažādi komplektiņi. Jāsaka tā, ka ir gan krūšturī klasiskā variantā un ir arī push-up, kā arī biksītēm ir 3 varianti. Gan stringi, gan klasiskās biksītes, gan šorti. Un šo veļu, kas ir apstrādāta ar krēmīgu lentīti, es piedāvātu tādām meitariskām būtnēm, bet kam patīk kontrasti, piedāvātu šo leoparda komplektiņu, kur lentīte ir melnā kontrastējošā krāsā. Ja vēlaties zvēru apdruku izmantot tikai akcentos, tad tās varētu būt brilles. Un es ieteiktu tad arī vairāk citu akcentu koptēlā neizvēlēties. Pasaules optika mums piedāvā daudz dažādas brilles ar zvēru apdruku. Un tādā gaiša beišīgā un tumša beišīgā toņu gammā. Ir gan visi ietvari ar šo rakstu, gan arī tikai kājiņas vai pat vēl asketiskākai pieejai tikai kājiņu iekšpusē. Ja brilles nav ļoti tādas ekscentriskas un pārāk tādas uzmācīgas, tad tās piestāvēs gandrīz visiem stiliem, varbūt izņemot romantisko. Kā akcentus šos rakstus jūs varat izmantot ne tikai briļu rāmjos, bet arī citos aksesuāros, gan somās, jostās, kurpēs, makos un, protams, arī rokas sprādzēs. Veikala New Yorker piedāvājumā ir rokas sprādzes ar šādu apdruku, un tās labi piestāvēs jauniešiem. Tās kombinēsies labi ar spilgtām košām krāsām, gan zaļu, oranžu, zilu un pat rozā. Ja gribat savā gardrobē ieviest kādu akcentu ar zvēru apdruku, tad es ieteiktu sākt ar šalli. Bet gribu pastāstīt to, ka ļoti mainās asociatīvā nozīme, uz kāda fona ir šī zvēru apdruka. Ja apdruka ir uz priecīgiem toņiem rozīga, oranžīga, dzeltena, tad asociācija arī būs radoša, priecīga, bet ja uz pelēka vai zila fona, tad tā jau būs klasiska un inteliģenta. Arī veikals Daniela Donati seko modes tendencēm un piedāvā mums somas ar džūskādas apdruku. Somās ir arī izmantots aktuālais oranžais tonis, un somas var pielāgot savām dzīves vajadzībām atkarībā no tā, cik mums vajag salikt iekšā. Ir mazāk izmēra somas un lielāka soma, kurā ir arī varētu ietilpināt A4 formātu, un ērta ir aiz tā, kad ir ārējā kabatiņa ar rāvējslēdzēju.
Ir arī mazāka somiņa, kleča somiņa, kuru mēs pat varam izmantot vakara pasākumiem. Šādas somas labāk būtu tomēr nēsāt ar klasiska piegriezuma drēbēm, nevis ar sportiskām jakām. Veikala piedāvājumā arī ir lietu sargi ar leoparda rakstu un zelta un sudraba spīdumu. Protams, ka mēs lietus laikā nevaram atļauties greznus apavus, bet mēs varam atļauties greznus lietu sargus. Bet, ja tomēr tie liekas par košiem un izaicinošiem, tad jūs tos varat izmantot gan priekšnesumos, gan fotosesijās. Parasti mēs izvēlamies kādu konkrētu datumu vai kādu īpašu notikumu, kad paši sev nosaulāmies. Nu tagad gan mēs sev lutināsim biežāk, bet kāpēc gan to nesāk darīt jau šodien? Tāpēc sadaļā skaistuma noslēpuma parādīsim jums 3 produktus, kas paredzēti ne tikai sevis palutināšanai, bet arī, kas svarīgi, imunitātes stiprināšanai. Mēs ļoti labi zinām, ka slimība ir imūnsistēmas novājināšanās rezultāts, un saulēcīgi rūpējoties par savu organismu, iespējams šīs kaitas attālināt, un kurš gan galu galā gribētu sagaidīt svētkus esot slimam. Tāpēc kā pirmo produktu gribu piedāvāt uzturu bagātinātāju Immunase ar ehināciju, ko ir izveidojis ražotājs Vitabiotics no Lielbritānijas un ko iespējams iegādāties Benu aptiekā. Immunase ar antioksidantiem un D3 vitamīnu nodrošina vispusīgu imūnsistēmas darbību. C un E vitamīni organismā palīdz aizsargāties no brīvo radikāļu negatīvās ietekmes. Citas uzturvielas, kā piemēram beta-karotīns, aizsargā DNS un šūnas. Immunase palīdz saglabāt vajadzīgās uzturvielas, kas īstermiņā palīdz paaugstināt izturību pret infekcijām. Tāpat tās palīdz aizstāt saaugstēšanās laikā zaudēto C vitamīnu. Savukārt ilgtermiņā tās palīdz paaugstināt organisma šūnu ilgstošu aizsardzības līmeni. Jāmin, ka decembrī visiem Vitabiotics produktiem Benu aptiekās ir 25% atlaide, un tie būs vērtīgi dāvana ikvienam, kam svarīga labsajūta un veselība. Jau pirms vairāk nekā 2000 gadiem grieķi, lai rūpētos par savu ķermeni un prātu, lietoja talaso terapiju, tāpēc kā otro produktu šoreiz gribu jums piedāvāt Douglas C. Talaso ķermeņa kopšanas līdzekļus, un jo īpaši izcelt dubļu masku ķermenim. Tā būs īpaši piemērota tajos brīžos, kad ļoti gribās sev palutināt, bet spā salonu apmeklējumam īsti nav laika. Douglas C. Talaso ir funkcionāla ķermeņa kopšanas līnija ar tādām dabiskām sastāvdaļām no jūras, kā aļģes, vislabākās smiltis un jūras sāls, kas vitalizē un uzlabo ādas elastību un sniedz tai intensīvu barošanu. Dubļu maska ķermenim piepilda ilgas pēc jūras, saulainās pludmales smaržas, augstvērtīgās aļģes, maigās jūras smiltis un jūras sāls atjauno, nostiprina un intensīvi kopj ādu. Uzklājiet to uz ķermeņa, veiciet ietīšanās procedūru un priecājieties par lielisko rezultātu. C. Talaso produkti būs laba dāvana sievietei, kam patīk baudīt spā procedūras. Turklāt Douglas konsultantes veikalā iegādātās dāvanas bez maksas arī skaisti iesaiņos. Un kā trešo kosmētikas produktu gribu jums rekomendēt jaunumu no veikala Stenders. Tas ir 24 karātu zelta zīds sejai un dekoltē. Tas nogludinās un mīkstinās ādu, piešķirot tai burvīgu mirdzumu. Zīda sastāvā esošie sasmalcinātie zelta putekļi uzlabos ādas elastību, savukārt antioksidantiem bagātais granātābolu ekstrakts sniegs ādai A un E vitamīnu, uzlabojot ādas toni. Bez tam izsmalcinātais aromāts, kurā ir jūtamas balto ziedu, rožu, greipfrūtu un persika notis, piešķir ādai juteklisku smaržu. 24 karāta zelta zīds būs tev noderīgs dodoties uz svētku ballēm, kā arī tā var būt lieliska dāvana draudzenēm. Ineta ir friziere, kas savā dzīvesvietā Cēsīs izveidojusi pati savu frizētavu. Lai arī brīvā laika ir maz, šajos brīžos viņa ir kopā ar savu ģimeni, vīru un 2 dēliem. Vasarā visi kopā dodas izbraucienos ar velospēdiem, bet ziemā Ineta apmeklē aerobikas nodarbības. Kā saka pati raidījuma viešņa, ikdiena paiet vienā skriešanā, tāpēc arī veidojot garderobi, galvenie nosacījumi ir apģērba ērtums. Un nu gan skatāmies, cik veiksmīgi aktīvas un sabiedriskas sievietes garderobē iespējams iekļaut elegantu un gaumīgu žaketi. Pirmo komplektu Inetai veidoju ikdienišķā stilā, tātad par pamatu ņemot melno žaketi. Šodien arī jūs dzirdēsiet vairākus padomus, kas noderētu bumbieru veida figūrai.
būtu svarīgi pievērst uzmanību tieši augšdaļai. Tātad paplatinot plecus, plecu daļā ir polsteri, un pati žakete ir brīvi pieguļoša, un jāievēro ir garums. Žakete nedrīkst aptāties uz pašas pilnīgākās vietas. Vajadzētu vai nu virs tās apaļākās vietas vai zem. Tālāk runājot par komplektu, es izvēlējos svārkus, arī piemērotus šai figūrai, un atkal būtu daži noteikumi, kas ir jāievēro. Tātad nevajadzētu sānos piedot arī papildus apjomu, lai sānos ir vienkārši gludi pārklāti, bet ielocītas varbūt priekšā. Šoreiz arī audums ir moderns, aktuāls, struktūrā redzam zosu kājiņas un apakšmala ir ar rādu apstrādāta. Šie svārki patiešām būs ideāli bumbiera veida figūrai. Vēl akcentam koši zaļš džemperīts. Tas ir arī izmantots tādēļ, kad lieliski saskan ar jau stila padomos runātiem zvēru rakstiem, ja, un tie ir beretē, un arī vairāk nevajadzētu atkārtot kā vienu šo akcentu. Rotā ir izmantots zelts un brūnais tonis, un apavus es izvēlējos arī modernos, joprojām garos zābakus, ko sauc par botfortiem. Un tie ir ļoti sievišķīgi, un arī smalkumu piedod tas, ka tie ir no zamšādas. Un somai es izvēlējos brūnu toni, tādēļ nedaudz sasaucoties ar bereti. Tā ir arī ikdienā ļoti praktiska, daudz var salikt tajā iekšā. Un es gribētu teikt, ka žakete šīm koptēlām piedod tādu izsmalcinātību un korektumu. Otro komplektu Inetai es veidoju arī tādu ikdienas praktisku, bet jau ar šiku, kas domāts aktīvai pilsētniecei. Un mūsu izvēlētai žaketei es pievienoju klasisku baltu blūzīti ar melnu banti, kas ir ļoti sievišķīgi, un jau iepriekšējos raidījumos pieminētos aktuālos boyfriend džinsus. Tad boyfriend džinsi ir tādi, kuriem ir pazemināta jostas vieta, tie var būt arī daudz brīvāki, bet, ja tomēr ir bumbiera veida figūra, tad nevajadzētu arī pārāk lielu apjomu piedot ķermeņa apakšdaļai. Un tātad sašaurinātiem galiem, un tos nesā arī atlocītus. Džinsi īpaši labi kontrastē šajā koptēlā, jo tie ir veicināti ar plēsumiem, un tādēļ kontrasts starp šiem džinsiem un klasisko žaketi tiešām ir pamanāms. Un tas tieši piedod šikumu šim koptēlam. Tad vēl aksesuāriem runājot, arī somiņa ar zelta ķēdīti, tātad Chanel tipa somiņa arī piedod izsmalcinātību un tādu draiskumu mazie bataljoni, kuru papēžu daļā arī ir tātad kniedītes, sudrabotas, kas arī piedod tādu mazu izaicinājumu. Šādā koptēlā Ineta var doties uz darbu, uz izklaides pasākumiem un patiešām jutīsies stilīga, moderna un aktuāla. Trešo komplektu es Inetai veidoju ar svētku noskaņu, tādēļ, ka priekšā vēl ir gan Ziemassvētki, gan jaunais gads. Un sievietēm gribās, lai komplekts izskatās ne tikai skaisti, bet arī ērti. Un tādēļ par pamatu es izvēlējos bikses ar sudraba spīdumu, un tās ir saīsinātas. Vēl es gribu sievietes iedrošināt, kad nevajag baidīties no šāda tipa biksēm. Mana pieredze rāda, kad es piedāvāju sievietēm šādas bikses,
un viņas nav uzvilkušas kurpes uz papēdi, tad pirmais ir, nē, es tāds bikses negribu. Bet, ja kā palaiko uz papēža, tā vienmēr šāda tipa bikses iepatīkas. Un bikses piestāv gandrīz visām figūrām, un tām ir priekšā bukte, kas slaidina figūru, un arī koķets smalks šķēlumiņš. Biksēs, protams, ir ļoti ērti, un tās nesliktāk izskatās kā svārki. Un komplektām pievienoju topu ar fliteriem, kas vēl vairāk piešķir šo svētku noskaņu, un uzliku daudz rotas. Šobrīd modē ir ļoti apjomīgas rotas, un ja jūs to nevarat panākt ar vienu rotu, tad uzliekat 2 vai 3. Šobrīd modē ir smalkas kurpes ar spiciem purniem un smalku papēdīti, ļoti plānas, trauslas. Un somiņu arī es šoreiz neizvēlējos kleču somiņu, bet somiņu kā kastīti. Šādā izsmalcinātā komplektā Ineta varēs doties uz pasākumiem, kas domāti gan māmiņām, gan dažādiem citiem izklaides pasākumiem. Varbūt jūs esat saņēmusi ielūgumu uz tādu balli, kur var doties garajā kleitā. Tādēļ es arī Inetai piedāvāju garo kleitu. Kleita ir ideāli piemērota bumbieru veida figūrai, jo ir pareizs krāsu izvietojums, baltā krāsa ir ķermeņa augšdaļā un tumšā ķermeņa apakšdaļā. Ir ampīra stila griezums, kas tātad gan pagarina kājas, gan slaidina, un arī V veida izgriezums, kas tādējādi paplatina ķermeņa augšdaļu un sašaurina gurnus. Kleitu papildināju ar smalkiem aksesuāriem. Komplektā pie kleitas var iegādāties rotu, kuru es pievienoju matu lociņam. Tad papildināju vēl ar melnu un zeltu kakla rotu un arī izvēlējos zelta kleču somiņu. Ja jūs zinat to, kad varētu būt arī vēsi, tad mēs varam vilkt arī mūsu izvēlēto žaketi. Ierodoties ballē kunga pavadībā, Ineta jutīsies kā īsta dāma. Kaut arī jūsu darbs nepieprasa lietišķu ģērbšanās stilu. Labi noderētu gardrobē, tāpat kā balta blūze, melni svārki, arī melna žakete. Labi kombinētos, ja tā būtu no gluda auduma, bez atlokiem, bez liekām detaļām un vienkārša piegriezuma. Un tad, kā jau šodien jūs redzējāt, tā labi kombinēsies gan ar džinsiem, gan ar smalkām spīdīgām biksēm, gan arī ar vakarkleitu. Man ļoti patika visi 4 komplekti, un it īpaši bija pārsteigta vakarkleitu, ka es viņā sajūtos ļoti skaista, slaida un eleganta. Man ļoti pārsteidz šī klasiskā stila žakete, ka viņu var vilkt kopā ne tikai ar lietišķā stila apģērbiem, bet arī ar džinsiem. Gadamajā Alleši pārdomājam šajā gadā paveikto un izveidojam darāmo darbu sarakstu nākamajām gadam. Un tajā jau nu gan iekļaujam daudz jaunu izaicinājumu un labo darbu. Un jāsaka, ka nākamajā gadā raidījums Stila padomu kopā ar Tirdzniecības centru Vallete ciemosies pie tevis jau nedaudz citā veidolā. Protams, joprojām stāstīsim par jaunākajām modes tendencēm, taču sniegsim arī ieteikumus, kādas dāvanas pasniegt dažādās dzīves situācijās. Bet tas tamdēļ, lai tev nebūtu jālauza galva, ja jāiet ciemos, bet nezini, ko dāvināt.
Tāpat katrā raidījumā būs arī viesis, kam stiliste Inete Zariņa palīdzēs izveidot modernus un stilīgus apģērbu komplektus gan darba gaitām, gan arī svinīgiem pasākumiem. Tāpēc šī raidījuma skatīšanos noteikti iekļauj arī sava darāmo darbu sarakstā 2014. gadam. Lai veiksmīga gadumija, un mēs raidījumā tiekamies jau janvārī!